Labvakar! Esiet sveicināti Kinobloga runā, nu jau 19. raidījumā. Ar jums kopā, kā vienmēr, esmu es, Sergejs no Kinokults.lv. Leodina no Filmēts. Un Sergejs no Kinokas.lv. Mūsu šīsdienas tēma ir Marvel filmas, jo mums ir tik daudz jaunumu no Marvel, ko pastāstīt, bet kamēr mēs līdz viņiem vēl tiekam, sākumā ļoti īsa ziņa par to, ka režisors Justins Lins, kurš pēdējās 4 filmas ir veiksmīgi sadarbojies ar studiju Universal, filmējot Fast and Furious seriālu filmas, kuram mēs arī pieskārsimies nedaudz vēlāk, ir izlēmis par savu nākamo projektu, un viņš turpina strādāt. Fast and Furious 8. Nē. Viņš turpina strādāt ar Universal, un tas būs Bourne 5. Ja es nekļūdos. Jā, 5. Līdz ar ko šī priecīgā ziņa, kas ir vispriecīgāka noteikti Jeremijam Renneram, kad darbs būs. Bet ko jūs sakat par to? Vai Bourne tagad kļūs par autopakaļdzīšanos seriālu vai tomēr tur Nē, paliks? no Justin Lin, kad viņš atnāca, viņš tieši māgas samainīja, un viņam vairāk bija nevis pakaļdzīšanas, kas bija Tokyo Drift, bet Tokyo Drift Viņš taisīja arī Tokyo Drift. kas bija tā kā Too Fast, Too Furious, kas bija vissliktākā daļa, bet viņš taisīja, citādāk. Bet pakaļdzīšanās bija tikai vairāk, un viņas kļūst nereālākas, kas varbūt spiegu filmai nav tik slikti, bet... Man bāži vislielākā, ka tas ir Bourne 5, kaut arī īstenībā tas ir Our Scrolls 2. Jā, es saprotu, ko tu ar to domā, bet kas man likās iepriekšējos Bournos bija labi tas, kad viņi bija paņēmuši režisorus, kas būtībā nav action filmu režisori. Ne Dags Laimans, pirms tam ne arī īsti Pauls Greengrass, kas bija dokumentālo filmu režisors, ja atceramies, iedeva viņam ļoti jaudīgu second unit direktoru, kurš būtībā arī filmē visas pakaļdzīšanās un akšanu, bet režisors koncentrējās uz stāstu, uz Bournu un tā tālāk. Tagad viņi paņēmuši režisoru, kurš koncentrējās tikai uz akšanu, bet es neesmu droši par Justina Lina. Tur sižeta vai varoņus izjūtām īsti nē. To vajag, come on! Bet šī ir ļoti laba ziņa arī Latvijai, jo iepriekšējā Bournu gribēja filmēt Latvijā, bet neuzfilmēja nav samita dēļ. Varbūt ar šo viņi atgriezīsies. Iepriekšējā, jā, bet iespējams, ka jā. Bet kas notiks ar 8. daļu tad? Viņš filmēs? Nefilmēs? Ne, 8. daļu, cits kāds gan jau, tas pats. Finietis. Nē, viņš jau to pacēla un tagad arī spam. Jā, bet viņam tur bija kaut kāda baigā izvēle. Viņš gribēja filmēt Terminatoru, viņš gribēja filmēt kaut ko vēl, bet es biju pārsteigts par to izvēli, ka tas ir tieši Bournes. Kāpēc? 5. Bournes, tu taču vari Nākamais būs Pirates 6. Jā, very Die Hard. Jā, īstenībā Die Hard viņš varēja savapot. Tur tikai ceļš uz augšu, tur nevar jau zemāk. Vai arī zināt, ko viņš ir Universal? Back to the Future 4? Un tagad beidzot pāriesim pie Marvel jaunumiem, kā jau jums to signalizēja logotips, ko mēs tikko noskatījāmies. Tas pats kā iepriekšēji. Bet, pirmā ziņa. Kevins Fudge, kurš ir visu Marvel filmu producents, saka, ka crossovers ar citu studiju Marvel filmām, ar to domājot X-menus vai Spider-Manu, nav nemaz tik neiespējams. Protams, tik neiespējams. Ko jūs par to sakat? Es gribu redzēt, bet viņi to saka jau kuru gadu. Viņi to teica, kad filmēja to Spider-Manu, ka X-Men bija blakus un vienīgi nebija kostīma. Tad viņi teica, ka Iron Man būs atsauce uz Spider-Manu, Amazing Spider-Manu, ka tas būs vai no Oscar. Jā, tas bija Avengers, jā, bet Oscar Towers, bet nepaspējām uzzīmēt. Tagad, nav jau neiespējams, bet nebūs. Nepaspēsim teras nezinu samaksāt kādam vai... Man liekas, ka tādi jautājumi ir jājautā nevis viņam, bet kaut kādam studijas Disney vadītājam, kurš... Tam asistentam, kas plāno visu kostīmu. Kurš visticamāk pateiks, ka būtu iespējams, bet tas būtu ļoti interesanti, jo it kā arī Hugh Jackmans bija izteicies, es gribēju teikt, kinoblogeru draugs Hugh Jackmans bija izteicies, kad viņš labprāt piedalītos arī Avengeros vai kādā cita studijas filmā, un būtībā visi grib, bet jautājums par to, kurš vienosies par naudām. Visticamākais. Un kam tas būs izdevīgi? Nē, izdevīgi. Man liekas, ka izdevīgi būs visiem. Vienīgi, kam būs izdevīgāk, un par to viņi strīdās. Jā. Bet mēs arī turam īkšķus. Jā. Lai būtu.
Studija Fox jau ilgu laiku centās kaut kā izmantot tos savus X-menu personāžus atsevišķi. Sākumā viņi gribēja taisīt atsevišķu filmu par Wolverīnu, ko viņi arī izdarīja. Tad viņi gribēja taisīt atsevišķu filmu par Magneto, ko viņi neizdarīja. Viņa ir pārtapa par X-Men First Class un X-Men Origins Storm nekur nenonāca droši vien kopā ar Howie's Beverijas karjeru. Bet, beidzot, viņi ir atklājuši laimes formulu, kas ļauj nopelnīt viņiem naudu, jo tā ir laimes formula ar Hugh Jackmanu un režisoru Jamesu Mangoldu, kur ir dāvāja mums šīs vasaras The Wolverine, kura visa tā sāls, gan Mangolds, gan Jackmans šobrīd ved pārunas par The Wolverine 2 tapšanu. Kādas domas mūsu ekspertiem? Ekspertiem domas tādas, ka pirms Wolverine 1, kas ir īstenībā jau Wolverine kaut kas, iznāca, Jackmans pateica, šī droši vien būs pēdējā daļa, tā kā, neko nezinu. Un pēc tam nāca klāja Fox ar tādu argumentu, Kalzi, Čebudānu. Pilns ar argumentiem. Viņš tā, otrā daļa. Ok. Un vēl tagad būs tā nākamā gada X-Men filma ar ļoti garo nosaukumu. Days of Our Future Past. Nē, zini kā, kurš tur, es nezinu, kurš ir cilvēks tēlojas, kuru varoni visilgāk, tas noteikti jāskatās Guinness rekordu grāmatā, bet Hugh Jackmans ir skatījies viņā, un viņš zina to precīzi skaitu, un tagad viņš mēģina kompensēt un būt... Jā, viņš ir 6. Bet vispār varoni. Bet vispār varoni. Connery's bija 7. Bonda filmās? Jā. Ot es tagad nemāku pateikt. Māks, ka viņš 6 oficiāls un 7 neoficiāli bija. Jackmans iet uz rekordu sišanu ne tikai supervaroņos, bet arī visos. Man patika Wolverine, tur ir ko labot un tā, bet kāpēc gan ne? Man patika Wolverine deleted scene, ka viņam iedeva to klasisko tēfu beigās. Viņam vajadzēja atstāt viņu, tas būtu bijis forši. Tas bija forši. Un man liekas, ka ja viņi ieliks to tēfu otrajā daļā, es iešu. Manuprāt, šis ir ļoti paredzams solis pēc visiem panākumiem un viss tā tālāk. Un vienkārši tas bija gaidāms. Tas, ka Wolverines ir populārākais viņa tēls, un kamēr viņi tur Deadpool filmu marinē jau kuro gadu, tad viņi pa vidum uztaisīs 3 Wolverine filmas. Laikam jauki. Jackmans. Sveicieni! Tas, ko mēs minējām jau 2 iepriekšējos raidījumos, kad talantīga aktrise Elizabeth Olsen tomēr piekrita tēlot Marvel varonis Scarlet Witch filmā The Avengers Age of Ultron, mēs tomēr neiznesīsim kā atsevišķu ziņu, bet tā vietā labāk parunāsim par kaut ko aktuālāku. Tie, kas skatās Agents of S.H.I.E.L.D., turās. Tiem, kas neskatās Agents of S.H.I.E.L.D., ar to es domāju Marvel pirmo TV seriālu, ir labas ziņas, jo tikko Marvel kopā ar Disney ir noslēgusi līgumu ar tik karsto uzņēmumu Netflix un taisīs veselus 4 jaunus seriālus, kas pēc tam rezultēsies 5. crossover seriālā. Katram seriālam būs 13 sērijas, un visi tie stāstīs par mazāk zināmajiem Marvel varoņiem. Es mēģināšu tūlīt viņus visus nosaukt. Tas būs Daredevils, šoreiz gan bez Ben Afflecka. Tas būs Luke Cage, melnādainais supervaronis, ko ilgu laiku mēģināja iebīdīt filmās, bet tā arī neizdevās. Tā būs supervarone Jessica Jones, par kuru es nezinu absolūti neko. Un tas būs supervaronis Iron Fist, tāds viss ar kung fu un tā tālāk. Kopā ar Luke Cage. Kurš komiksos ir ar Luke Cage, jā. Seriālā viņi sākumā nebūs, un pēc tam būs. Interesants solis. 4, 13 sēriju seriāli uzreiz, principā, un pēc tam... Un Netflixā, pēc tam, liels risks, bet pēc Agents of S.H.I.E.L.D. es nevaru vairs teikt tā, ka viss ir zelts, kas nāk no Marvel. Jā, bet šiem autors ir 2 gadāts. Rakstījis. Viņš rakstījis Daredevil, jā. Jā, Daredevil un Cabin in the Woods un viss tā tālāk. Tāpēc man ir liels cerības. Melissa Rosenberga, kas ir Dexteram viena no seriāla autoriem un rakstīja visai krēslas pentaloģiju scenāriju. Rakstījis šo te Jessica Jones seriālu. Arī kā, nav tā, ka pats pēdējais cilvēks. Pēc Dextera, protams. Pēc Twilight. Un man komentārs, ka Olsen ir ļoti smuka aktrise, ka viņa ir talantīga aktrise. Neviens neteica, ka nav. Un ka
Sen jau bija laiks, vai ne? Bet man liekas, ka viņa aiziet to ceļu vairāk uz Oldboy, uz Avengeriem, uz vairāk mainstream. Es gribētu redzēt tādu kā... Nevienu neinteresē, ko tu gribi. Sorry. May Marcy. To tādu filmu. Un par šo, nu kā viņa... Labi, ka nav vēl kā viņas tās māsas, kas vispār aizgāja. Tas varētu. Par Reni uz leju. Uzvārdu un visu. Bet man liekas, ka viņa nav radniece. Vai viņa ir? Viņa ir radniece. Ir, ja? Viņa ir mazāk māsa. Okay. Par šo viņa vienkārši... Mazāk. Mazāk. Un tagad tev droši vien lielāk. Bet, nu, arī lielāk. Bet par šo viņi vienkārši padomāja, ka, ok, mums īsti tas šild, atkrīt tie skatītāji, ko mēs varam izdarīt. Bet tas tāds drošs seriāls, kur nevar izpausties īsti nevar, nu, tas tāds, nu, ABC kanālā tā vai priekš visiem un priekš neviena reizē. Jā, bet viņi vienkārši atcerēs, ka, hei, mums atcerieties, mums bija tie neveiksmīgie Hauki, un ko mēs izdarījām? Mēs safilmējām Avengerus, un tad nopelnījām kaut kādus miljārdus dolārus. Un te viņi vienkārši dara to pašu vienkārši ar mazākiem tiem varoņiem un ar seriālu formātu. Un ar Netflix, kurā tu vari darīt visu, nu, bez cenzūras, bez kaut kādiem tur reitingu ierobežojumiem un filmēt uzreiz visu stāstu un pēc tam pārdot uzreiz galā visu seriālu reizē, nevis tas stāstīt kādu reitingu un tad kaulēties, kas ir izdevīgi priekš mani. Mani vairāk interesē, kā viņi pēc tam to savilks kopā ar Shieldu. Vai vispār? Jo, ja vispār, tad tas ir diezgan savāds gājiens. Un, ja viņi tomēr plāno savilkt, tad tas visa necenzūras Netflix seriālās, tas viss saturs, kā viņš sajies kopā ar ABC, tas, man liekas, ir... Tas ir interesanti, jo visa Marvel pasaule ir saistīta, arī Agents of S.H.I.E.L.D., visas filmas, viņas visi ir saistītas. Šim arī būs jābūt saistītam, neizbēgami. Tas būs interesanti paskatīties, kā viņi to izdarīs. Pirmais būs Daredevils, un viņš būs 2015. gadā. Tā kā viņiem vēl ir laiks. Vismaz Kolins Farels būs. Un mūsu pastāvīgajā rubrikā, kas jauns televīzijas seriāla remake frontē, šoreiz ir laba / nepārāk laba ziņa. Labā ziņa tāda, ka Teksasā režisors Roberts Rodrīgas jau filmē seriālu No krēslas līdz rītausmai, par kuru mēs jums jau stāstījām. Nepārāk laba ziņa ir tā, ka neviena no mūsu spekulācijām, par ko tad šis seriāls varētu būt, par bāru jautrie pupiņi, par Seta un Gordona Geku tālākajiem piedzīvojumiem, vai par Deniela Treho varoņa Deniela Treho varoņa tā bārmeņa bērnību un to, kā viņš kļuva par bārmeni. Nē, tas viss nerealizējās, jo seriāls būtībā būs tiešām filmas pirmās daļas pārstāsts 13 sērijās. Pirmās 2, no kurām režisēs Roberts Rodrīgas, kas ir interesanti, tad viņi paņēmuši jaunus aktierus, veco varoņu lomām, kas nekad nebeidzās īsti labi, man liekas, ar skatītājiem, kuriem ir patikuši iepriekšējie varoņi. Jā, it īpaši tiek parādīts. Hannibal... Bet Hannibal ir pilnīgi cits koncepts. Tur notiek pilnīgi cita darbība, nevis tā kā Hannibal filmā. Šeit tomēr ir tā pati darbība. Es tā arī nesapratu, ko viņi paņēmuši Selmas Hajekas lomai, bet nav īsti svarīgi, jo tu nevari paņemt nevienu Selmas Hajekas lomai. Un Denijs Treho, visticamāk tēlos Denijs Treho, bet kaut kā tas viss tā ļoti šaubīgi ir, bet ir skaidrs, ka Rodrīgas to taisa pats priekš sava televīzijas kanāla. Nu jā, nav tā, ka gaidījām, bet... Nē, ja viņš taisa to pašu remake, un ja viņš vienkārši ņem jaunākus aktierus, es gribu redzēt Pattinsonu kā vampīru atkal, no viņa kāds nogalina. Man liekas, ka vienkārši Pattinsonam arī pašam krēslu nevis ir patika, jo mēs skatījāmies tā kā pēdējās intervijas, viņš tā kā noliek gan Stewartu, gan Myersu, gan visas filmas. Man liekas, ka tas būtu labs vienkārši karjeras gājiens, parādīties Rodrīgas seriālu un vai viņu nogalina kā vampīru. Visiem aktieriem patīk filmēties pie Rodrīgas. Come on, viņš zina to, jā? Mēs to zinām. Jā. Robi, ja vēl viens Roberts ir, tā kā Bob un gados. Zvaniet viens otram, mēs nepalīdzēsim. Šoreiz ne. Paldies! Tas ir viss līdz nākamajai reizei, kad viņi atnāks atpakaļ. Neviens nezina!